Čaučau, mani dārgie skatītāji, es tāda izskatos, nezinu, ne tāda kā parasti. Patreiz man iet laikam 36, 37, tā grūtniecības nedēļa, godīgi es īsti vairs pati nezinu, esmu sajukusi, nojukusi jau šajos visos te skaitīšanas metodēs. Nolēmu papilmēt vienkārši video, parasti es jau filmēju, kad es eju pie daktera, bet izskatās, ka man puntis jau ir noslīdējis, un ik pa laikam jau sākās jau kaut kādas parādās dzemdību pazīmes. Bēdas ļoti bieži tonizējas, paliek ciets, Brakstona Higsa kontrakcijas, un ļoti durās apakšgalā, tāda sajūta, kā kāds ar dunci. Tā palasīju, ko es esmu rakstījusi, gaidot Amberliju, var teikt, 7, 8 gadu atpakaļ. Un tur es tieši, viņa man dzima 11. jūnijā, jā, un tad es formā rakstīju 2. jūnijā, kad man arī šausmīgi tā kā asas sāpes ir, tā kā ar dunci durtos tur lejas daļā. Jā, un man tas atkārtojās, šis pats atkārtojās. Un tad, kad es to rakstīju, bija 2. jūnijas, un tad sanāk, kad Amberlī piedzima 11. jūnijā. Tad sanāk pēc 9 dienām, kad es uzrakstīju to te, piedzima Amberlī. Nu, lūk, un tad vakardien arī mēs skatāmies ar vīru tos savus kulinārijas raidījumus. Un ritīgi sāka vilkt gan vēderu, gan muguru, bet tik pa laikam, bet, sāpīgi to drīzāk nevar nosaukt. Nav tik traki, nav tādas sāpes, bet, ar tādu lielu spiedienu. Es aizmirsu pateikt par to duršanos. Tā duršanās nozīmē, ka dzemdes kakliņš sāk īsināties. Viņš pagaidām ir garš, pēdējā sonogrāfijā man neteica, viņa teica, ka to dzemdībās tas skatīsies, bet, pirms tam, kad man bija pārbaude, sanāk, ka dzemdes kakliņš bija 3,6 kaut kā tā centimetri. Jā, un tās asās sāpes nozīmē, ka man vienkārši viņš laikam sāk īsināties. To es gribēju pateikt, un vēl vakar dedzināja kuņģi. Man nekad nav kuņģis dedzināt šajā grūtniecībā. Iepriekšējā grūtniecībā man daudz dedzināja. Tas laikam ir mīts, es īsti nezinu, it kā dzima mataini bērni, bet, ne tik ļoti mataini. Tā, tad es parādīšu, kāds izskatās vēders patreiz. Tā, man vajag atstutēt kaut kur mēģināt, es jau te nezinu, kur lai noliek. Kā lai parāda punci. Es nemontēšu visu vienā video, rādīšu, mans linkums montēt. Tā paiešu. Tā. Rekā. Izskatās, kad viņš ir tā kā uz leju. Es tagad ierauju vēderu, rekur. Bet, kaut kā izskatās, ka viņš tomēr karās pāri. Lūk, šāds te bumbulītis izskatās. Mums jau decembra grupiņā jau sāk dzimt bēbīši, jau tur jau ir daudz sadzimuši. Kaut gan ir šodien mums ir 24. novembris šodien mums ir. Lūk, kāds bumbulis ir. Kas te man ir? Nevar saprast, kas te man ir. Strijas, es nevaru saprast, ir vai nav. Vai tās ir vecās. To jau redzēs pēc tam. Jā, kaut kā tā. Tad turam īkšķus. Ko varbūt vēl kaut ko nepateicu tādu, nezinu. Turam īkšķus, kas, protams, es ziņošu, kā iet. Jā, kaut kā tā ārā smuks laids, kā smuks pagriezīšu.
ārā sniedziņš, re, kur var redzēt sniedziņš. Esam jau uzlikuši lampiņas, re, kur jāslēdz pagaidām ārā pa dienu. Kaut kā tā, labi, tad pagaidām gaidām, jā. Gaidām, kad kaut kas notiksies, vēl jau tā kā laiks ir, bet, nu, tā kā pēc sonogrāfijas es jau pirms tam teicu, kad bēbis atbilst lielāks, ja man tagad ir 36, gandrīz 37 nedēļas, tad plus mīnus viņas varētu būt 38 nedēļas, kaut kā tā. Bet tikpat labi arī varētu būt 36 nedēļas. Bet, nu, daktare teica, ka pēc lieluma neskatās bēbi, bet pēc attīstības. Jā, man vēl tā streptokoka analīzes jāpaņem, vēl būs. Gaidu, kad man rakstīs, kad man būs jāiet uz klīniku. Viņas ir derīgas tikai mēnesi. Viņa teica, iešu tagad nodot, tā kā man it kā tad vēl mēnesi laiks. Jā, šodien ir 24. novembris, man termiņš ir pēc oficiālā, var teikt, datuma ir 24. decembris, tieši Ziemassvētki. Jā, nu labi tad. Jā, nu kas tad uz sakariem? Protams, arī uzraksti komentārā, kā tev iet. Man tāds ģīmis tāds. Labi, viss jau būs labi. Viss jau būs labi. Iekšā, kā saka, neviens nav palicis. Labi, pagaidām, čau, atā.